7. nodaļa. Lepnība, krišanas priekšvēstnesis. Ir vesela virkne netikumu, kurus ieraugot citos cilvēkos mēs kļūstam neapmierināti, aizvainoti, un tie mūs atstumj. Bet, kad mēs tos pamanām sevī, tad vai nu uzsvērti tos neievērojam, vai viegli attaisnojam, piemeklējot tiem labskanīgus apzīmējumus. Pie šādiem grēkiem pieder lepnums, dižošanās, augstprātība, godkāre, būt ambiciozam, pašpārliecinātam, pašapzinīgam, pašapmierinātam, iedomīgam, lepnam, paaugstināties, pazemot citus, būt varaskāram. Tās visas ir cieši saistītas un nereti viena otru dzemdina, jo ir no vienas saknes un pirmavota mūsu nenomirušā es, kuram mēs joprojām cītīgi kalpojam. Šis es pirmo reizi savu galvu pacēla vēl pirms pasaules radīšanas, kad lieliskais eņģelis, Dieva godības troņa sargs, bija kļuvis lepns par savu stāvokli un nodomājis kļūt līdzīgs Dievam. Par to viņš tika izdzīts no debesīm un no svaidīta ķeruba kļuva par melno nāves eņģeli. Mēs labi pazīstam Bībelē ierakstītos augstprātīgā Bābeles ķēniņu vārdus, kuri iemieso velna tēlu. Es kāpšu debesīs un uzcelšu savu tronu, augstu pār Dieva zvaigznēm. Es nometīšos uz sajiešanas kalna pašos ziemeļos. Es uzkāpšu augstumos un būšu kā pats visu augstākais. Jesajas 14, 13, 14. Kādreiz varenākās pasaules valsts dižā valdnieka krišanas iemesls bija tieši tāds pats kā velna gadījumā – lepnība un augstprātība. Kopš tā laika ir pagājuši gadsimti, bet šis ļaunums ar gadiem ne tikai nav mazinājies, bet ir pieaudzis, ar katru paaudzi pieņemoties spēkā un novedot savus neskaitāmos upurus neizbēgamā nāvē. Lai cik bēdīgi tas būtu, bet nav cilvēka, kurš būtu pilnībā brīvs no lepnības. Jau no agras bērnības tā parādās mūsos un pieaug reizē ar mums. Pajautājiet mazulim, par ko viņš vēlas kļūt, kad izaugs liels. Tad izdzirdēsiet atbildi. Par kosmonautu, mākslinieku, lidotāju. Vienu vārdu sakot, par slavenību vai kādu varoni. Tā jau no mazām dienām bērns ir augstās domās par sevi. Iedomājas, ka viņš kaut kas ir. Ar šo viedokli cilvēks iet cauri visai savai dzīvei un gada no gada pastāvīgi pašapliecinās. Viņam tā patīk cilvēku atzinību un izrādītais gods, ka tādēļ ir gatavs uz visu. Jebkura uzslava klaimo cilvēka patmīlībai. Pasakiet jaunajai saimniecei, cik tu gan esi tīrīga, cik lieliski tu cep tortes un pīrāgus. Un tu redzi, cik viņai patīkami to dzirdēt un kā paceļas uz augšu viņas deguntiņš, tā atklājot slepenās domas. Tā tad es izceļos, es kaut ko spēju. Pats sirmgalvis, kurš nodzīvojis ilgus gadus un ir daudz pieredzējis, uzreiz atdzīvojas, kad kāds pamanīs viņa pieredzi un gudrību. Reti, kura dvēsele var stāvēt pretī uzslavām un atzinībai. Protams, šajā jautājumā ir jābūt spriest spējīgam un nemesties galējībās, pavisam atsakoties no uzslavām, baidoties cilvēkā ierosināt lepnību. Uzslava no uzslavas atšķiras. Nav nekas peļams, ja mēs to izmantojam, lai uzmundrinātu un atbalstītu kādu kādā labā darbā. Apostolis Pāvils nebaidījās uzslavēt kolosiešus, zinot, ka tas viņos vairos možumu un vīrišķību. Kolosiešiem 1, 3, 4.
Arī bērna paslavēšanā nav nekas nosodāms, ja viņš ir centīgs un uzcītīgs, vai paslavēt sievu par garšīgām pusdienām, vai vecākus par lieliskiem Dieva bijāšanā izaudzinātiem bērniem, vai draugu, kurš vienmēr gatavs palīdzēt. Tāds uzmundrinājums drīzāk ir kā svētība tuvākajam, kas piedod spēkus arī turpināt darīt labu. Šeit svarīgi ir nepārcensties un no vienkāršas uzslavas nepāriet uz nāvi nesošu liekuļošanu. Bez tam, novērtējot citus, mēs nedodam iespēju izpausties savai lepnībai, jo lepnais, kurš ir aizņemts tikai ar sevi, diez vai ir spējīgs ieraudzīt un novērtēt kādu citu priekšrocības. Saskaņā ar Ožegova skaidrojošo vārnīcu lepnums, tās ir jūtas, apzinoties savu vērtību. Tā ir savas vērtības apzināšanās, pašapziņa, pašcieņa vai apmierinājums par kaut ko. Šādā skaidrojumā ir kaut kas cēls un labs. Ja mēs šo vārdu skatām no negatīvās puses, tad ar lepnību saprotam atrašanos pārāk augstās domās par sevi, kas izpaužas caur dažādām negatīvām īpašībām. Augstprātis. Tas ir pārmēru pašpārliecināts, uzpūtīgs, augstprātīgs un patmīlīgs cilvēks. Ja noteiktos gadījumos lepnība var būt pozitīva īpašība, tad lepnība vai pārmērīgs lepnums vienmēr ir negatīva īpašība. Tās klātbūtne liecina par jūsu samaitātību. Tieši par šo lepnību runā Bībele, ar to domājot sava es dievišķošanu. Daudzi uzskata, ka šis netikums piemīt tikai pazīstamiem, izciliem, apdāvinātiem un talantīgiem cilvēkiem, tādēļ, ka viņiem taču ir pamats būt lepniem. Bet dzīve pierāda, ka šim grēkam ir pakļauti pilnīgi visi cilvēki bez izņēmuma. Var tikai pabrīnīties, cik lepni var būt tie cilvēki, kuriem patiesi nebūtu itin nekādu iemeslu sevi cildināt. Šis netikums ir īpaši raksturīgs mūsu laika cilvēkiem, par kuriem apostolis Pāvils rakstīja Timotejam. Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki. Cilvēki būs lielīgi, augstprātīgi, uzpūtīgi. 2. Timoteja 3, 1-4. Tiem, kuri ir lepnības pievārēti, ir tieksme būt uzmanības centrā. Viņi ļoti vēlas, lai par viņiem sajūsminātos un novērtētu augstāk par citiem. Viņi nevar ciest, ja viņus neatzīst, neslavē, negodā, neprasa padomu. Būt nepamanītam, pazemotam, neieredzētam, izsmietam, pamestam vai aizmirstam, tas viņiem ir līdzvērtīgs nāvei. Lepnība nevienmēr ir redzama. Cilvēks pats sevī parasti to nepamana. Citi redz, bet viņš ne. Un visus uz sevi vērstos aizrādījumus uzskata par apvainojumiem. Visos zemes pastāvēšanas gadsimtos lepnība ir pazudinājusi miljoniem cilvēku, kļūstot par galveno iemeslu cietsirdīgiem un asinis izlejošiem kariem. Arī tagad tā ir nesaudzīga dvēseļu nīdētāja. Kaut visi to saprot, bet tikai nedaudzi vēlas no tās atbrīvoties. Lepnība cilvēkus iespaido. Spēja par sevi pastāvēt un nolikt pie vietas otru, pasaulē izsauc sajūsmu. Tādēļ to atbalsta un ceļ godā, uzskatot par cilvēka cienīgu īpašību. Tepat laikā Dieva vārds saka: augstprātīgas acis un lepna sirds, bezdievja spīdeklis, ir grēks. Salamana pamācības 21:4.
Svēto rakstu lapas pusēs var atrast daudz piemēru par lepnības uzveiktiem cilvēkiem un viņu bēdīgo galu, kas ir kā sekas viņu augstprātībai. Pēc vēlna krišanas par spilgtu cilvēciskās lepnības piemēru kļuva Bābeles torņa celtniecība. Skarbā dieva mācība caur ūdens plūdiem, kur aizgāja bojā visi cilvēki, izņemot Noā un viņa ģimeni, drīz tika aizmirsta, un grēks atkal pacēla savu galvu pārmērīgā lepnībā. Lūk, kā par to stāsta svētie raksti. Un kad nu tie savas teltis pārcēla austrumu virzienā, tad tie atrada līdzenumu Sineāras zemē un tur apmetās, un teica cits citam: Iesim un taisīsim ķieģeļus un dedzinātos dedzināsim, jo ķieģeļi tiem noderēja akmeņu vietā un zemes piķis kaļķu vietā. Un tie teica: celsim sev pilsētu ar torni, kura virsotne sniedzas debesīs. Ar to mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izkaisīti pa visu zemi. 1. Mūzes 11, 2-4. Tātad Bābeles torņa celtniecības galvenais mērķis bija sagādāt sev vārdu. Citiem vārdiem sakot, viņi gribēja kļūt slaveni, iemantot slavu visu pēcteču acīs. Taču Dievs sagrāva šos augstprātīgos plānus, sajaucot viņu valodu. Tagad viņi vairs nesaprata viens otru un bija jāatsakās no saviem nodomiem. Parasti cilvēks ilgi neapjauš savu lepnību. Velns, to zinot, lēnām un pamatīgi virza dvēseli tuvāk pazudināšanai. Lai to sasniegtu, viņš izmanto dažādus faktorus, kas veicina lepnības attīstīšanos, piemēram, patīkama āriene, apdāvinātība, talants un citas labās īpašības un spējas, kas piesaista sev vispārēju uzmanību. Citu uzslavas pagodinājumi noved pie tā, ka cilvēks sāk uzskatīt sevi par kaut ko īpašu, neparastu, sasnieguši kaut ko tādu, ko citi nevar sasniegt, kļūstot sevī pārliecinātam, ka viņš nav spējīgs krist grēkā. Tāds stāvoklis ir ļoti bīstams, tādēļ, ka padara dvēseli garīgi aklu, tā atņemot tai spēju būt piesardzīgai un modrai. Svētības mācībās, darbā vai garīgajā kalpošanā arī var izsaukt cilvēkam zvaigžņu slimību. Tādā pašā veidā darbojas arī popularitāte, cilvēku atzinība, atpazīstamība un slava. Tas viss glaimo patmīlībai, un tam dēļ mums tā patīk. Ir dažas īpašības, kuras soļo roku rokā ar lepnību. Tās ir pirmkārt skaudība un greizsirdība. Lepnais nevar pārdzīvot to, ka kādu slavē vai pagodina vairāk nekā viņu. Tādas skaudības spilgts piemērs ir ķēniņš Sauls, kurš slimīgi reaģēja uz dziesmām, kurās Dāvids tika vairāk pagodināts nekā viņš. Tad Sauls ļoti sadusmojās, jo viņam šis teiciens nepatika, un viņš sacīja: Viņi Dāvidam piedēvējuši 10 000, bet man tie devuši tikai 1000. Nu vēl tikai tam trūkst ķēniņa varas. Un sākot ar šo dienu, Sauls apskauda Dāvidu, un tā arī joprojām. 1. Samuēla 18, 8, 9. Kurp Saulu noveda šī greizsirdīgā lepnība, mēs zinām. Pēc nerealizētās Dāvida nogalināšanas viņš vērsās pie endoriešu burves, un tad traģiskā nāvē gāja bojā no paša zobens asmeņa. Pilnīgs pretstats Saula uzvedībai ir Jāņa Kristītāja pazemība, kurā nav nemiņas no greizsirdības un sevis paaugstināšanas, kurš vēlāk par Kristu spēja teikt šos vārdus. Viņam vajag augt, bet man iet mazumā. Jāņa 3:30.
Mūsdienās lepnība bieži izpaušas skaudībā, pie tam tur, kur vispār tai nevajadzētu būt. Piemēram, kādā draudzē jauns brālis, aicināts no paša Dieva, uzsāk savu darbu. Viņa kalpošanā var just īpašu svētību, caur ko draudzē sākas atmoda. Liekas, par to vajadzētu tikai priecāties. Bet nē. Vecākie brāļi, kuri bija pie stūres pirms viņa, prieka vietā sāk piepildīties ar skaudību un sāka visādos veidos viņam traucēt. Tā rezultātā gaisotne draudzē sāsinās. Kāds atbalsta jaunā kalpotāju darba metodes, kāds labāk izvēlas pieturēties pie konservatīviem uzskatiem. Tas, protams, nenoved ne pie kā laba, un viss beidzas ar strīdu un šķelšanos. Un kas bija visa tā iesākums? Aizskarta patmīlība un greizsirdīga lepnība, kura nav spējīga priecāties par cita Dieva kalpa svētīgo kalpošanu. Apustulis Pēteris, atzīts baznīcas balsts, spēja priecāties, kad Pāvils kļuva par svētīgu misionāru un savā kalpošanā pat šur tur viņu pārspēja. Tātad, kur nav lepnība, tur nav vieta arī skaudībai. Bez šīm uzskaitītajām īpašībām lepnuļiem ir raksturīga arī tieksme būt pirmajā vietā. Šajā sakarā atmiņā nāk apustuļa Jāņa vārdi, kurš sāpošu sirdi vēstīja saviem draugiem. Es draudzēji esmu rakstījis, bet Diotrefs, kas labprāt grib būt pirmais viņu vidū, neuzņem mūs. 3. Jāņa 1:9. Diotrefs bija lepns un augstprātīgs cilvēks, kurš vēsi un pat naidīgi attiecās pret uz baznīcu atbraukušajiem labās vēsts nesējiem. Un tas bija tādēļ, ka viņš baidījās no konkurences. Nu ko? Laiki mainās, bet tādus Diotrefus arvien vēl var satikt. Lepnība nevēlas piekrist citu viedoklim un atzīt viņu taisnību tādēļ, ka par vienīgo pareizo uzskata savu viedokli. Lepnais nav spējīgs atzīt savas kļūdas. Pat ja viņš sirds dziļumos jūt, ka viņam nav taisnība, vienalga nevar pateikt to atklāti, tādēļ, ka viņa es ir pārāk augstprātīgs, lai pieļautu tādu pazemojumu. Tāds cilvēks nevar būt godīgs pat pats pret sevi, nerunājot jau par citiem. Lepnais nezina vārdu piedot. Tādēļ, ka vienmēr un visur uzskata par pareizo tikai sevi. Par šāda veida cilvēkiem labi izsakās gudrais Agurs. Ir tādi, kas savas acis augstu ceļ un pašapzinīgi cilā savus acu plakstiņus. Salamana pamācības 30:13. Lepnība tiecas pēc ievērības, kura būdama dvēseles lamatas ne pie kā laba nenoved. Un viss sākas ar to, ka cilvēka sirdī iedzimst doma un vēlēšanās kļūt slavenam. Tam seko piepūle un rīcība, lai to sasniegtu. Iegūtā popularitāte apvij viņu ar slavas oreolu, kurš kādu laiku dod viņam prieku un apmierinājumu, bet ne uz ilgu laiku, jo izaugušais es pieprasa vairāk. Kļūstot par sava veida zvaigzni, tāda persona sāk atļauties to, kas citos gadījumos būtu neiedomājams. Pilnīga brīvība un ierobežojošu faktoru neesamība noved pie visatļautības, kas vairs nezina ne kaunu, ne robežas. Šī dvēseles iekšējā sairšana turpinās tik ilgi, līdz pienāk fināls, kurš parasti ir apkaunojošs vai traģisks.
Kaut kas līdzīgs notiek arī ar tiem, kuri cenšas dzīvot spilgtu un skaistu dzīvi. Viņi cenšas pievērst sev uzmanību, apžilbināt ar skaistumu un talantu. Kādu laiku cilvēki viņus ievēro un sajūsminās par viņiem, bet tad lepnības smagums liek viņiem salūst un sasisties. Bet ja tas nenotiek, popularitāte un slava tik un tā ātri pāriet, atstājot aiz sevis garīgu tukšumu, sāpes un vilšanos. Lepnībai raksturīgas ir arī šīs īpašības – dižošanās un citu noniecināšana. Dižošanās ir pārmērīga augsts pašnovērtējums, kas robežojas ar lielīšanos. Cilvēks īpaši pasvītro savu ārējo izskatu, panākumus, spējas, zināšanas, talantus un citas priekšrocības, demonstratīvi tās izliekot visu apskatēji. Kur ir dižošanās, tur noteikti būs noniecināšana, kas izpaužas nievājošā un nevērīgā attieksmē pret kādu, ar izteiktu vēlēšanos pazemot un mazināt kāda autoritāti. Apostolis Pāvils, vēršoties pie korintiešiem, runāja par nepieciešamību cīnīties ar dižošanos. Mēs apgāžam pratojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu. Neuzpūšaties cits pret citu. Un atgādinot, ka mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. 2. korintiešiem 10:5, 1. korintiešiem 4:6, 13, 4-5. Šīs pretīgās cilvēka rakstura īpašības bija sastopamas visos laikos, bet īpaši izpaužas šodien, tā apliecinot svēto rakstu vārdus, kas raksturo pēdējo laiku cilvēkus kā patmīlīgus, lepnus, augstprātīgus, uzpūtīgus. 2. Timoteja 3:1-4. Kur ir lepnība, tur noteikti sevi pieteiks augstprātība, iedomība, uzpūtība, godkāre, pašapmierinātība, pašpaļāvība, pašcildināšanās un pašpārliecinātība. Ar augstprātību mēs saprotam pašpaļāvību un plātīgumu, kas izpaužas uzvedībā, balsstonī un attieksmē pret citiem cilvēkiem. Iedomība ir lepna un augstprātīga uzvedība vai attieksme pret kādu ar spēcīgu uzsvaru uz savu pārākumu. Iedomības un augstprātības apvienojums dod lepnības augstāko pakāpi uzpūtību. Ļoti tuvi šiem grēkiem ir godkārība un tukša godkāre. Tās arī izriet no lepnības saknes un norāda uz pārmērīgu tiekšanos sasniegt kaut ko lielāku. Godkārība, tās ir alkas pēc ievērības un vispārējas atzīšanas, tiekšanās pēc augsta un godājama stāvokļa. Šī negatīvā cilvēka rakstura īpašība, kurai nav nekā kopēja ar tādiem jēdzieniem kā gods, ar ko ir jāsaprot cieņas vērtas cilvēka morālās īpašības vai viņa principi, kas attiecas uz tukšu godkāri, tad ar to mēs saprotam nevaldāmu un augstprātīgu tiekšanos pēc slavas un pagodinājumiem. Lepnība, augstprātība un iedomība iedvež cilvēkam domu, ka viņš ir kaut kas neparasts un galvas tiesu augstāks par visiem citiem. No šīs sevis apzināšanās kā par kaut ko īpašu ceļas vesela virkne grēku, kuru pamatā ir mūsu pašība, pašapmierinātība, pašiedomība, pašpārliecinātība, pašpaļāvība un pašcildināšana. Šo garīgo slimību nosaukumi runā paši par sevi. Pašapmierinātība, apmierinātība un tīksmināšanās par sevi. Iedomība, pārmērīgi augstas domas par sevi. Pēc nozīmes ļoti tuvi jēdzieni ir pašpaļāvība un pašpārliecinātība. Tas liecina par
pārlieku lielu pārliecību par sevi un saviem spēkiem, taisnību un bezgrēcīgumu. Pašcildināšana ir dižošanās un lielīšanās, uzsvērta sevis paaugstināšana un uzlielīšana, savas ārienes dotību un talantu izcelšana. Visas lepnības, augstprātības, iedomības, pašapmierinātības un pašslavināšanās izpausmes Dievam ir pretīgas. Ja pret citiem cilvēku netikumiem viņš izrāda neticamu iecietību, gadiem vedot dvēseles pie to atpazīšanas un nožēlošanas, pret šīs kategorijas grēkiem viņš attiecas īpaši stingri un skarbi. Piemēram, Jēkaba vēstulē 4:6 lasām šokējošus vārdus, kas runā par to, ka Dievs stājas pretīm lepnajiem. Diemžēl cilvēki, zinot šo rakstu vietu no galvas, nepievērš tai uzmanību un atceras tikai tad, kad ir spiesti baudīt savas lepnības vērmeļu rūgtos augļus. Pretoties nozīmē konfrontēt, tas ir iet karā pret kādu vai kaut ko. Briesmīgi pat padomāt, ka tas, kurš ir mūsu galvenā cerība, balsts un vienīgais sargs, pēkšņi kļūst par mūsu ienaidnieku. Sliktāka un bezcerīgāka situācija nevar būt, jo tas kungs ir neuzvarams. Iegūt sev ienaidnieku Dieva personā nozīmē pakļaut sevi nenovēršamai sakāvei. Ja tas ir tā, tad kādēļ vajag tik tālu nonākt? Kādēļ ar savu lepnību pakļaut sevi Dieva dusmībai un lāstam? Pārlapojot Bībeli un sāsinot uzmanību tieši uz lepnību, augstprātību un citām augstāk minēto īpašību izpausmēm, ar izbrīnu nākas secināt, ka tās visas noved vai nu pie apkaunojoša pazemojuma, vai krišanas un bojā ejas. Piemēram, kur nāk lepnība, tur nāk arī negods, bet gudrība mīt pazemīgajos. Salamana pamācības 11.2. Jo tas kungs Cebauts turēs tiesas dienu pār visiem, kas lieli un lepni, pār visiem varenajiem, lai tos pazemotu. Jesajas 2.12. Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Lukas 14.11. Tad lepnā un pārgalvīgā paklups un kritīs, un neviens viņu nepacels. Jeremijas 50.32. Kam jākļūst pazudinātam, tas pa priekš kļūst lepns, un augstprātība nāk priekš bojā ejas. Salamana pamācības 16.18. Dažādu gadījumu, kas apstiprinātu šo vārdu patiesumu, svētajos rakstos ir vairāk nekā pietiekoši. Apkaunojoša pazemojuma lielisks piemērs ir ķēniņš Nebukadnecars, par kuru ir stāstīts Daniela grāmatas 4. nodaļā. 12 mēnešus vēlāk, staigādams ķēniņa pilī Bābelē, viņš teica lielīgi: vai šī nav tā lielā Bābele, ko es uzcēlu ar savu spēku ķēniņam par mājokli un par godu savai varenībai? Šis vārds nebija vēl izskanējis, kad nāca balss no debesīm. Tā tev, ak ķēniņa Nebukadnecar, ir likts sacīt: tava ķēniņa valstība un cienība tev ir atņemta. Tevi izstums no cilvēku sabiedrības, tu dzīvosi pie lopiem laukā, tev dos zāli ēst kā lopiem, un tā paies 7 gadi, iekāms tu atzīsi, ka visaugstākajam ir vara pār cilvēku ķēniņa valstīm, un ka viņš var ķēniņa valsti piešķirt, kam vien viņš grib. Tūlīt piepildījās šis vārds Nebukadnecara dzīvē. Viņu izstūma no cilvēku sabiedrības, viņš ēda zāli kā lopi laukā, debes rases lacināja viņa miesu. Viņam izauga mati tik gari kā ērgļu spalvas, un viņa nagi bija kā putnu nagi. Kad pagāja noteiktais laiks, es, Nebukadnecars,
pacēlu savas acis uz debesīm. Mans saprāts atkal atgriezās manī, un es teicu to visaugstāko. Es slavēju un pagodināju to, kas dzīvo mūžīgi, kura vara un valdonība ir mūžīga, un kura ķēniņa valstība paliek uz radu radiem. Viņa priekšā pazūd nebūtībā visi zemes iedzīvotāji. Viņš dara pēc sava prāta ar debesu pulkiem un ar zemes iedzīvotājiem. Nav neviena, kas varētu aizkavēt viņa roku un viņam sacīt, ko tu tur dari. Tanī pašā laikā manī atgriezās atpakaļ mans prāts, un par slavu un uzplaukumu manai valstī atgriezās atpakaļ manā rokā arī mana varenība, mana godība un mans spožums. Mani padomnieki un dišciltīgie uzmeklēja mani, iecēla mani atkal ķēnišķā godībā, mana vara kļuva vēl lielāka. Es Nebukadnecars tagad slavēju, godinu un augsti teicu debesu ķēniņu, jo visi viņa darbi ir patiesība, un visi viņa ceļi ir taisnība. Viņš var pazemot tos, kas lepnībā staigā. Daniela 4, 26 līdz 34. Vai nav brīnumains stāsts? Iesīkstējušu pagānu, dedzīgu elku kalpu viņa vīzdegunībā un augstprātībā Dievs spēja padarīt rāmu, sitot ar īpaša veida neprātu, kuru medicīnā sauc par likantropiju. Slimais iztēlojas sevi par dzīvnieku un tā arī uzvedas. Visuma radītājs visu ļaužu priekšā dziļi pazemoja Nebukadnecaru, padarot viņu par brīdinājumu visiem uzpūtīgajiem un tiem, kas paaugstinās. Tādēļ, ja kāds pamana, ka viņa raksturu, uzvedību, izturēšanās manieri veido lepnība un augstprātība, lai atceras šī ķēniņa rūgto pieredzi, kurš izdzīvojot dziļu pazemojumu, bija spiests pateikt, ka Dievs var pazemot tos, kas lepnībā staigā. Jā, patiesi, tas kungs patiesi zina, kā pazemināt augstprātību un lepnos nolikt uz ceļiem. Grēks nevar palikt nesodīts. Tāds ir radītāja likums. Un pat ja šīs atmaksa nenāk uzreiz, vienalga, agri vai vēlu tā īstenosies. Taču pat sodot, Dievs paliek tas, kuram žēlastība ir augstāka par tiesu. Viņš taisnīgi sodīja ķēniņu Nebukadnecaru, bet ne tādēļ, lai pazudinātu, bet tādēļ, lai vestu pie prāta. Viņa galvenais mērķis ir nevis lepno pazudināt, bet vadīt viņu līdz grēku nožēlai, pazemībai un atziņai. Nevelti taču ir rakstīts: žēlīgs un lēnīgs ir tas kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā. Viņš nesaskaņas nepaturēs mūžam un nedusmosies mūžīgi. Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem. Kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas, jo viņš zina, kādi radījumi mēs esam. Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi. Psalms 103, 8 līdz 10, 13, 14. Lūk, kādēļ pat visdziļākais pazemojums un apkaunojums nenozīmē beigas, bet ir ceļš, kas ved pie izmaiņām un atjaunošanās. Būdams žēlsirdīgs Dievs, glābējs gaida gadiem un dažreiz pat gadsimtiem, lai cilvēki apdomātos un nonāktu līdz grēksūdzei. Taču nedrīkstam sevi viegliprātīgi ar to mierināt, ja mēs apzināti grēkojam un turpinām dzīvot ārpus likuma. Dievs ir taisns Dievs un necieš grēku. Citādi tas būtu pretrunā ar viņa svēto dievišķo dabu. Labākais apstiprinājums tam ir pamācoši piemēri no dažādos laikos dzīvojošu cilvēku dzīvēm.
Tā, piemēram, vecajā derībā 2. laiku grāmatā tiek aprakstīti notikumi, kas saistās ar jūdu ķēniņu Hiskiju, kuru tas kungs dziedināja no nāvīgas slimības un daudzkārt svētīja. Atbildot uz Hiskijas lūgšanu, Dievs brīnumainā veidā atbrīvoja jūdu tautu no Asīrijas ķēniņa. Bet pēc tam ir teikts, bet Hiskija nemācēja pateikties par to, kas viņam bija labi darīts, jo viņa sirdsprāts kļuva augstprātīgs. Tādēļ arī nāca bargas dusmas gan pār viņu, gan pār Jūdas un Jeruzālemes iedzīvotājiem. 2. laiku 32:25. Kaut arī vēlāk ķēniņš, apzinoties savas sirds lepnību, pazemojās Dieva priekšā. Tomēr paaugstināšanās sekas izpaudās viņa pēcteču valdīšanas laikā. Ir labi, kad Dievs soda, lai vestu pie prāta, bet ļoti traģiski, ja vaininiekiem par savu lepnību ir jāsamaksā ar krišanu un nāvi. Mēs nevaram uzzināt, kādēļ tas kungs rīkojas ar vieniem tā, bet ar citiem savādāk. Skaidrs ir tikai viens. Viņš ir taisnīgs un nemēdz kļūdīties. Tāds piemērs, kur lepnība beidzas ar krišanu un nāvi, ir pirmais Izraēla ķēniņš Sauls. Viņa valdīšanas sākums bija svētīgs. Diemžēl tas neturpinājās ilgi. Atļaujot lepnībai pārņemt savu sirdi, viņš mitējās paklausīt Dievam. Par to viņš samaksāja ar savu dzīvību un izredzētību. Atmaskojot ķēniņu viņa nepakļāvībā Dieva pavēlēm, pravietis Samuēls teica tā: Kad tu pats izlikies niecīgs savās acīs, tad tu kļuvi par Izraēla cilšu galvu, un tad tas kungs svaidīja tevi par ķēniņu pār Izraēlu. Kāpēc tu neesi klausījis tā kunga pavēlei, un esi darījis to, kas ir ļauns tā kunga acīs? 1. Samuēla 15, 17-19. Te Dieva svētīta cilvēka lepnība kļuva par iemeslu nepaklausībai un patvaļai, kas beidzās ar atraidīšanu un traģisku nāvi. Otrs tam līdzīgs piemērs ir aprakstīts 1. ķēniņa grāmatā, kur stāstīts par vienu no Dāvida dēliem. Bet Hagitas dēls Adonija lielīdamies sacīja: Es kļūšu par ķēniņu. Un viņš sev sagādāja ratus un jātniekus un 50 vīrus, kas skrēja viņam pa priekšu. 1. ķēniņa 1:5. Viss beidzās ar to, ka par ķēniņu kļuva cits Dāvida dēls Salamans, un pēc viņa pavēles Adonija, kurš iekāroja sava tēva kalponi, tika nogalināts. Dieva bērnu lepnība un tās šokējošās sekas arī mūsdienās nav retums. Ak, cik daudz Dieva kalpu un kalpoņu Sātanam izdevies caur lepnību novērst no kalpošanas un padarīt par apsmieklu cilvēku mutēs, un vien nedaudziem no viņiem ir izdevies piecelties. Par savu lepnību viņi visbiežāk ir maksājuši ar netiklību un laulības pārkāpšanu, kas atnesa daudz kauna un negoda. Mūsdienās tas notiek arvien biežāk. Un mums, kristiešiem, godu nedara. Pagājušā gadsimta beigās bijušās Padomju Savienības teritorijā 3 sludinātāji no dažādām konfesijām, kuri bija lieliski evaņģēlisti un svētīgi kalpoja Dieva druvā, kļuva lepni. Garīgās augstprātības sekas bija bēdīgas, kad tas kļuva zināms. Tas satricināja daudzus simtus ticīgo cilvēku, nodarot lielu ļaunumu Dieva darbam. Viens no viņiem pats sevi nosauca par bīskapu, pieprasot vispārēju atzīšanu un goda došanu. Viss beidzās ar to, ka viņš pazaudēja prātu.
un sāka darīt dīvainas un neizskaidrojamas lietas, kas šokēja daudzus cilvēkus. Pārējie divi kalpotāji, paaugstinoties pār citiem, uzsāka seksuāli vajāt savas draudzes māsas, bet, kad tika atraidīti, ķērās pie draudiem. Vēlāk vienu no viņiem atrada mirušu savā dzīvoklī ar pārsistu galvas kausu, bet otrs, gados jauns, nomira lielās mokās ar smadzeņu audzēju. Tā kā lepnība viegli atrod ceļu uz mūsu sirdīm, tas kungs, cenšoties mums palīdzēt no tā izvairīties, laiku pa laikam pieļauj mūsu dzīvēs kaut ko tādu, kas spēj mūs atgriezt uz zemes. Nereti viņš izmanto kādu cilvēku, kurš apzināti vai neapzināti, rīkojoties atbilstoši svētiem rakstiem, atgādina mums, lai nepaaugstināmies. Tad nu es ieteicu ikvienam starp jums tās žēlastības vārdā, kas man dota, netiekties pāri noliktam, bet censties sevi apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris. Romiešiem 12:3. Kad ar jums tā notiek, tad nevajag apvainoties un pieteikt karu tādai dvēselē, bet pazemībā pateikties Dievam par vešanu pie prāta, apjaust savu lepnību, nožēlot to un tā kunga priekšā izsūdzēt šo grēku, lūdzot viņam piedošanu. Jo, ja nebūs pazemības, pilnīgi noteikti piedzīvosiet krišanu. Ir kāds īpašs lepnības paveids. To var sastapt tikai reliģiozu cilvēku vidū, un tā ir garīgā lepnība. Visbiežāk ar to slimo Dieva bērni, kuriem ir solīda garīgā pieredze vai atbildīga kalpošana baznīcā. Vai savā ceļā ar to kungu viņi ir piedzīvojuši ko īpašu. Šis pārdzīvojums, vai tā ir kādas svētā gara dāvanas saņemšana, vai brīnumaina izdziedināšanās, vai atklāsme, vai neparasta parādība, vai vienalga kāda cita svētība, dara cilvēku viņa paša acīs par ko īpašu, no citiem atšķirīgu, kurš saņēmis ko tādu, kas daudziem nav. Tādēļ viņš mīl visur par to runāt, un bieži pat nepamana, ka tādās liecībās sāk cildināt nevis Dieva vārdu, bet savējo. Šos cilvēkus nemulsina arī tas, ka notikušais ir palicis senā vai netik senā pagātnē, bet tagadējais laiks nemaz tik spožs vairs neizskatās. Tā nu, ja mēs neesam modri, tad Sātanam izdodas izmantot savā labā to labo, ko mēs piedzīvojam kopā ar to kungu, un pārvērst to par iemeslu garīgai augstprātībai. Dvēseles pārliecība par savu īpašo izredzētību, ja trūkst pazemības, ved uz paaugstināšanās ceļa, kurš, kā mēs jau lasījām, noved pie pazemošanas, apkaunošanas vai krišanas. Pašiem nemanot, pie tāda iznākuma var nokļūt arī garīgi meklējošas dvēseles. Neapšaubāmi, Dieva patiesības dziļumu meklēšana ir apsveicama, bet tas var pārvērsties par nelaimi, ja sasniedzot ko vairāk, mēs paaugstināmies pār tiem, kuri vēl tik tālu nav pēdiņās izauguši, aizmirstot, ka jebkāda lepnība, arī garīgā, nāk pirms krišanas. Tikai nedaudziem ir iespējams izzināt Dieva dziļumus un to, kas ir atklāts. Nevajag aizmirst par atbildību, kas no tā izriet. Jo no katra, kam daudz dots, daudz prasīs, un kam daudz uzticēts, no tā jo vairāk atprasīs. Lūkas 12:48. To labi saprata apustulis Pāvils. Neskatoties uz visām svētībām, kas piedzīvotas viņa Dieva meklējumos un ciešajās attiecībās ar to kungu, ne viņa vārdos, ne uzvedībā
nebija ne miņas no paaugstināšanās, ne arī norādes uz sevi kā uz kaut ko īpašu un supersvētu. Viņš zināja, ka esot ciešā saiknē ar to kungu, saņemto atklāsmju dēļ var kļūt lepns un nonākt uz pazušanas ceļa. Tādēļ uzskatīja par nepieciešamu visiem kristiešiem atstāt šos vārdus, kas vedina uz dziļām pārdomām. Lai netaptu iedomīgs, man ir dots dzelonis miesā. 2. Korintiešiem 12:7. Tātad, lai pasargātu savu uzticamo kalpu no garīgas lepnības, tas kungs pieļāva slimību, kas viņu turēja pazemībā. Savulaik korintieši ļoti lepojās ar savām dāvanām, atklāsmēm un runāšanu mēlēs, bet nevienam citam kā tieši viņiem apustulis Pāvils bija spiests ar skumjām pateikt: stāsta par netiklību jūsu starpā, un vēl par tādu, kāda nav sastopama pat pagānu starpā. 1. Korintiešiem 5:1. Nu ko? Kā saka, visšokējošākie grēki, tajā skaitā arī dažāda veida netiklība, visbiežāk mēdz būt to kristiešu vidū, kuri sevi uzskata par garīgiem un īpaši apdāvinātiem. Dieva bērni spēj lepoties ar jebko, pat ar savu uzticību tam kungam, un reiz piedzīvotām ciešanām, aizmirstot, ka gan viens, gan otrs ir kristieša dzīves neatņemama daļa. Tipiska lepnības un garīgās augstprātības izpausme ir plaši izplatītais uzskats, kas eksistē gandrīz visās kristīgajās konfesijās, ka tikai viņu ticība ir pareizā, un tikai viņiem vieniem ir atklāts patiesais ceļš uz glābšanu. Kaut viņu dzīvē, vārdos un darbos tas netiek apliecināts. Kādēļ? Kaut vai tādēļ vien, ka viņu vidū nav ne vienotības, ne mīlestības, ne piedošanas, ne otra cienīšanas, ne lēnprātības, ne pazemības. Tikai savu nopelnu un garīgo labumu cildināšana. Karaļa Džeimsa Bībeles tulkojumā angļu valodā priekšvārdā ir rakstīts tā: augstprātīgiem brāļiem, kuriem ir sava personīgā vērtību skala, kuri noraida visu, ko nav paši izdomājuši vai izkaluši savā samēdē. Patiesi, trāpīgi teikts, piekritīsiet, ka tas ir precīzs raksturojums par tiem, kuri pārlieku lielās ar savu garīgumu un ticības īstenumu, citus noniecinot un aiz muguras apsaukājot par pilnību nesasniegušiem, kas no patiesības novērsušies un atkritējiem. Kā garīgās lepnības izpausme tās lielās izplatības dēļ, noteikti ir jāpiemin vēl kāds grēks – varaskāre. Ožegova krievu valodas skaidrojošajā vārnīcā kā šī vārda sinonīmi ir varas mīlestība, vēlēšanās pavēlēt, tieksme valdīt pār cilvēkiem. Jēdziens varaskāre veidojas no vārda vara, kas nozīmē tiesības vai iespējas rīkoties ar kaut ko vai kādu, pakļaujot to savai varai. Nav šaubu, ka ne jau pazemīgs un lēnprātīgs, bet pašpārliecināts un pašapmierināts cilvēks tiecas pēc varas. Neņemot vērā vārda vara citas nozīmes, vecāku vara, aizspriedumu vara, politiskā vara un tā tālāk, mēģināsim apskatīt, kā vara, varaskāre un valdīšana pār cilvēkiem izpaužas garīgajā sfērā. Grāmatā Salamana mācītājs 8:9 ir tādi vārdi: kamēr viens cilvēks valda pār citiem, sev par nelaimi. Valdīt pār citiem var tikai tāds, kurš ir vadošā postenī un kuram ir piešķirtas īpašas pilnvaras.
Kurš ir tāds kristiešu draudzē? Protams, pirmkārt atbildīgie par baznīcas vadību, bīskapi, draudžu gāni, diakoni, brāļu padomes locekļi un kaut kādā mērā dvēseļu aprūpētāji. Tātad tie ļaudis, kuri tā vai citādi veic gana lomu. Jaunās derības lapas pusēs viens no tādiem pirmapustuliskās baznīcas ganiem, visiem mums labi zināmais Kristus māceklis apustulis Pēteris, kurš, vēršoties pie Dieva tautas, visu laiku mācītājiem, ar lūgumu, pamācību un brīdinājumu, saka tā. Vecākos jūsu starpā nu pamācu es, arī būdams vecākais, un Kristus ciešanu liecinieks un nākamās godības dalībnieks. Ganiet Dieva ganāmo pulku, kas ir jūsu vadībā, nepiespiesti, bet labprātīgi, kā Dievs to grib, nedz arī negodīgas peļņas dēļ, bet no sirds, nekā tādi, kas grib valdīt pār viņiem piešķirto daļu, bet būdami par priekšzīmi ganāmam pulkam. 1. Pētera 5, 1-3. Tātad šie divi brīdinājumi no vecās un jaunās derības izgaismo šo varas kāres problēmu, kura liekas ir bijusi visos gadsimtos, cik vien pastāv Dieva tauta. Savā brīnišķīgajā grāmatā norvēģis Edins Lovas, kurš ir 40 gadus Dieva kalps un dvēseļa aprūpētājs, raksta par cilvēkiem, kuri ir slimi ar varas kāri. Varas cilvēka uzvedība, metodes un portrets pirmkārt raksturojas ar viņa dzīšanos pēc varas. Viņam nav nekā patīkamāka, kā valdīt pār dvēselēm. Varas cilvēkiem ir nevaldāma tieksme vadīt citu sirdis un nodomus. Baznīcas, kuras pārdzīvo zināmu krīzi, nereti izrādās par to sfēru, kur viņi pār pārējiem var apmierināt šo savu nepieciešamību. Varas cilvēki parasti ir intelektuāli un rezultatīvi. Savā cīņā par varu viņi izmanto visu savu enerģiju un ietekmi, lai atrastu jaunas metodes un argumentus, kas nepieciešami savu pozīciju nostiprināšanai. Visai meistarīgi viņi izliekas tik garīgi un tā pielīdzina sevi dižajiem praviešiem un ticības varoņiem, ka šī iemesla dēļ viņi kļūst par tēmu visām sarunām. Manipulēšana ar citu vainas apziņu ir varas cilvēku iemīļotais ierocis. Būdami smalki novērotāji, viņi savus upurus tur pastāvīgā kontrolē, lai viņu kļūdas uzvedībā varētu izmantot par iemeslu saviem uzbrukumiem. Varas cilvēka upuris var nonākt līdz tādam stāvoklim, ka savas lūgšanas izteiks ne tik daudz Dievam, cik savam plosītājam, varas cilvēkam. Visur un it visā varas cilvēks cenšas sasniegt to pašu, ko diktators dara ar veselu tautu. Savā paša ģimenē viņš atver bībeli, vēlams lielu un masīvu, un lasa tos fragmentus, kur ir runa par pilnīgu pakļaušanos viņam, kā no sievas, tā arī bērna puses. Dieva vārds tiek citēts burtiski, stingri un nesaudzīgi. Tieši tāpat varas cilvēks uzvedas arī baznīcā, tikai piesardzīgāk. Tur viņš aktīvi paudīs neapmierinātību un cīnīsies pret to, kas viņa mutes vārdiem tiek definēts kā cietsirdība, remdenība, garīga miegainība, mirusi kristietība un tā tālāk. Tādā veidā varas cilvēks tieksmē uz savu mērķi panāk, ka, pirmkārt, tieši viņš ir uzmanības un godināšanas centrā. Otrakārt, nostumjot malā savus sāncenšus, iegūst vēl lielāku ietekmi un varu. Panākot vēlamo, viņš atdala uzticamu pielūdzēju grupu un līdz bezgribas stāvoklim novestos ģimenes locekļus no citiem
un sūta viņus cīņām. Vieni savus uzskatus argumentē ar tiem pašiem secinājumiem kā viņu vadonis, bet otri kļūst vienkārši par viņa klusējošajiem piekritējiem, kuri sapulcēs balso par pareizajiem cilvēkiem. Diemžēl ticīgo vidū ir nemazums cilvēku, kuri uzskata par labāku dzīvot pastāvīgā pakļautības stāvoklī, jo tas noņem no viņiem personīgās atbildības slogu. Vadonis domā, vadonis vada, vadonis runā, mēs izpildām. Pakļautajiem atliek vien akli sekot savam vadonim. Jā, precīzāku un labāku raksturojumu šim šausmīgajam un graujošajam varaskāras netikumam neatrast. Edina Losa vārdos ir smalki parādīts viss galvenais un svarīgākais, kas jāzina patiesam kristietim, lai nevilktu svešu jūgu kopā ar neticīgajiem. 2. Korintiešiem 6:14. Apkopojot šo tēmu, atliek aplūkot cīņas metodes, lai uzvarētu aplūkotās garīgās slimības. Vispirms, ja mēs apzināmies savus grēkus un gatavojamies pieteiktiem karu, tad ir jāatceras, ka lepnība šai cīņā būs pati pēdējā, ko uzvarēsim un kura mūs pametīs. Tas nav nekas pārsteidzošs, jo šis grēks un visi no tā izrietošie netikumi ir radušies no mūsu es, kurš nemaz tik viegli nepadodas un kur nu vēl mirst. To vajag atcerēties, lai necerētu uz vieglu uzvaru un nenolaistu rokas šajā cīņā, nolemjot, ka šo Goliātu tik un tā nav iespējams uzvarēt. Paļauties tikai uz savu cenšanos un gribas spēku, protams, ka nevajag, jo neapšaubāmi zaudēsim šo cīņu, bet paļaujoties uz Dieva palīdzību un atbalstu, varam nešaubīties, ka mērķis tiks sasniegts. Protams, tas nav viegli, jo cilvēciskā miesīgā daba ar visiem saviem spēkiem pretosies. Lūk, kādēļ ir tikai viens ceļš, lai to uzvarētu? Sava es krustā sišana un apzināta viņa nonāvēšana. Tieši caur mūsu es nāvi mēs atbrīvojamies no sava vecā cilvēka un piedzimstam no augšienes, kļūstot par jaunu radījumu Jēzu Kristu. Lai mūs glābtu un dāvātu mums mūžīgo dzīvību, Jēzus gāja nāvē. Tā arī mums, lai varētu kļūt par viņa patiesiem sekotājiem, ir jābūt gataviem iet nāvē, un tas nozīmē nomirt savam es. Fantastisks piemērs mums ir apostols Pāvils. Viņš ne tikai sludināja citiem par šāda soļa nepieciešamību, bet arī pats to īstenoja. Sākot šo cīņu, viņš gandrīz izmisumā teica: Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvē lemtās miesas. Romiešiem 7:24. Bet laiks gāja, un tā pati mute liecināja jau pavisam ko citu. Es mirstu ikdienas. Es cīnos ne kā gaisu sizdams, bet es norūdu un kalpinu savu miesu. 1. Korintiešiem 15:31. 9, 26, 27. Aiz šī dieva vīra muguras palika gadi un varbūt gadu 10, kad cīņā ar grēku un savu grēcīgo miesu, sava es nonāvēšana un nepārvaramā vēlēšanās dzīvot tam kungam atveda pie vēlamā mērķa. Jo es bauslībai esmu nomiris, lai dzīvotu Dievam. Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Galatiešiem 2, 19, 20. Līdz ar Kristu būt krustā sistam, tas nozīmē
garīgi piesist krustā visu veco, netikumīgo, neatdzimušo, apglabāt savu es, augšām celties jaunai, atjaunotai dzīvei. Ikdienas praksē tas izpaužas neparastā līdz šim nepazīstamā reakcijā uz jebkuru musināšanu, kūdīšanu, grēkot saistībā ar paaugstināšanos, vai tie būtu glaimi, uzslavas, nopelnu atzīšana, slava vai popularitāte. Tā kā mironis neizrāda nekādas dzīvības pazīmes uz ārējiem kairinātājiem, tāpat nereaģē arī līdz ar Kristu mirušais uz visu, kas var izsaukt viņā lepnības jūtas. Uzsākot cīņu ar savu es, visu laiku ir jālūdz tam kungam palīdzību un spēks, lai pareizi reaģētu provokatīvās situācijās. Ja kārdinājums ir tik liels, ka jūties bezspēcīgs, tad labākais veids ir piesaukt tā kunga vārdu un rīkoties kā rakstīts. Tā kunga vārds ir stipra pils, taisnais dodas turp un to pasargāts. Salamana pamācības 18:10. Toreiz, saprotot, ka viņš viļņos slīkst, Pēters izsaucās: Kungs, palīdzi man! Un tūdaļ tika sadzirdēts. Mateja 14:30. Neaizmirsīsim, ka mums ir tas pats Dievs arī šodien, kurš neatstāja bez atbildes mūsu palīgā saucienus. Cīņa ar lepnību ir pati grūtākā no cīņām ar grēku, jo tā pamet mūs pēdējā. Bet izejot cauri šai cīņai, cilvēks kļūst ļoti jūtīgs pret šo grēku, jo sāsinātā sirdsapziņa uz to reaģē ļoti ātri. Garīgajā dzīvē ir tādas lietas, kuras var saprast tikai tad, kad pats tās piedzīvo. Tā tas ir arī ar lepnību. Ko maksā cīņa ar lepnību? Sapratīsi tikai tad, kad pats caur to iziesi. Bet tas, kurš izšķirsies to izdarīt, tiks 100-kārtīgi atalgots, jo būt brīvam no šī netikuma ir liela priekšrocība. Visiem, kuri vēlas savu dzīvi veltīt tam kungam, ir jāiziet caur šo cīņu, nepārtraucot to līdz brīdim, iekams netiks gūta pilnīga uzvara. Tieši tāpat kā reiz cīnījās Jēkabs, sakot: Es tevi neatlaidīšu, iekams tu mani nesvētīsi. 1. Mūzes 32:27. Ja netiks uzvarēta lepnība, diez vai dvēsele būs spējīga kalpot. Zerenai Kierkegaardai pieder tādi vārdi: Dievs visu rada no nekā, un visu, ko Dievs vēlas likt lietā, viņš no sākuma pārvērš par neko. Tieši šis cilvēka pārvēršanas process par neko ir faktors, kas iet pa priekšu kalpošanai. Apstākļu, grūtību, nonievāšanas, bēdu, nesaprašanas, nicināšanas un neieredzēšanas pazemotus tas kungs ņem un izmanto savā vīna dārzā. Tāds kalpotājs nepaaugstinās tik ātri, jo zina, kas viņš bija, kur kļūdījās un kā krita. Pazemība ir lepnības pretpols un mērķis, uz ko mums vajadzētu tiekties. Pazemība tā ir gatavība pieņemt to, ko tu nevēlējies, lēnprātībā pakļaujoties cita gribai. To nav viegli sasniegt, jo mūsu miesīgā cilvēciskā daba no visa spēka tam pretojas. Bet, ja paturam prātā, ka tā ir atslēga uz Dieva žēlastību un svētībām, tad ir vērts papūlēties, lai to sasniegtu. Pazemība nav cilvēka vājuma un bikluma pazīme, bet pierādījums tam, ka mūsos ir pārdabisks spēks,
kas dod spēju bez kurnēšanas pieņemt visu, ko pieļauj un sūta mums Dievs. Spēja pazemoties ir pati neapšaubāmākā pazīme, ka mans es ir atdots nāvei. Spilgtākais pazemības piemērs ir Jēzus Kristus, kurā atspīdēja tā kunga godība, un kurš sev izvēlējās pazemošanās ceļu. Un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Filipiešiem 2:8. Noejot šo ceļu, viņš vada uz tā arī mūs, jo labi zina, ka pazemojums ved uz reālu pazemības ieleju, pie iešanas mazumā un nenozīmībā savās un apkārtējo cilvēku acīs. Ejot pazemošanās ceļu, tas kungs mūsos iepotē spēju domāt un dzīvot pazemīgi, tādā veidā darot mūs par svētīgas dzīves mantiniekiem. Pazemība ir nobrieduša kristieša iezīme, kurš vienmēr ir gatavs atzīt savu vainu un palūgt piedošanu. Viņš necenšas aizstāvēties, kad viņam tiek izvirzītas melīgas apsūdzības. Pacietīgi panes nepatiesus apvainojumus, pazemojumus un aizskārumus, nepieļaujot pat domu par atriebību. Tieši pretēji, viņš pieņem tās kā vērtīgu līdzekli, ko Dievs lieto, lai viņu sodītu, vestu pie prāta un attīrītu. Pazemīgais pakļaujas Dieva gribai bez kādām žēlabām un neapmierinātības, atceroties, ka Dievs nekad nekļūdās. Tāds cilvēks zina, ka viņa dzīvē nekas nenotiek nejauši, un tic, ka viss, ko Dievs dod un pieļauj, ir viņam par svētību. Tieši ar pazemību ir sasniedzama uzvara pār visiem grēkiem, kas dzimuši no mūsu lepnā, augstprātīgā un uzpūtīgā es. Neapšaubāmi, tas viss nav viegli. Bet ja mēs vēlamies dzīvot tā, kā pieklājas īsteniem Kristus mācekļiem, tad nedrīkstam aizmirst, ka viss cēlais nenāk viegli. Kristieša dzīve ir visai grūta, bet tā mūs nepiespiež kļūt vājiem un novirzīties. Tieši pretēji, iedvesmo uzvarai. Lai it visā varētu parādīt Kristus mācekļa raksturu, ir nepieciešama pati skarbākā disciplīna. Dzīves cēlums netiek dots par velti, un visiem, kuri vēlas tādi būt, ir jāpieliek pūles.